Ekonomiskā politika Latvijā, nezinu, manas paudzes cilvēki labi atcerās 90. gadu sākumu, kad mums visā nopietnībā valsts vadītāji centās iestāstīt, ka tirgus ekonomikā un tāda ekonomiskā politika no valsts puses nav vajadzīga. Jo tirgus taču ir perfekts pašregulējošs mehānisms. Tirgus visu noliek savā vietā. Lūk, un Balakina kungs, arī atcerieties viņa ziņojumu šodien, viņš pieminēja Krievu izcelsmes amerikāņu ekonomistu Vasiliju Ļonķevu. Man ļoti patīk viņa vārdi, Ļonķeva vārdi. Tirgus ekonomika ir tāpat kā jahta. Lai ar to varētu labi burāt, ir vajadzīgs 3 lietas. Buras, vējš un stūri. It īpaši, ja jahta burā nepazīstamos svešos ūdeņos. Tātad, tirgus ekonomikā buras, privātais īpašums, jā. Vējš, privātā iniciatīva, jā. Bet arī valdības stūri. To stūrēšanu būs šodien runa. Kā mums ir veicies, jo, manuprāt, arī Zolitūdas traģēdijā ir konstatējama slikta stūrēšana. Pagalam slikta stūrēšana. Tātad, par to jumtu, kas iebruka, ja? Man ļoti iespiedās prātā Ventspils mēra Aivara Lemberga kādā intervijā sacītājs, ka ne jau Zolitūda, ne jau Maksimai Zolitūda iebruka jumts. Jumts iebruka visai Latvijai. Lūk, un te ir daudz taisnības. Tāpēc centīšos savā īsajā ziņojumā arī to parādīt. Tātad, lai mēs saprast, par ko ir runa, ja, vienosimies par jēdzieniem. Tātad, ar valsts ekonomisko politiku, saprot, ko tās valsts īstenotie ekonomiskie, finanšu, juridiskie, administratīvie pasākumi, 2 mērķi vajadzīgi. Mērķiecīgi un sabalansētas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai ilgtermiņā, kā arī privātās iniciatīvas savtīguma un autorības ierobežošanai visu sabiedrības interešu aizsardzības vārdā. Tātad 2 uzdevumi, ja? Mērķiecīgi ilgtermiņa ekonomiskā attīstība un būt nomodā, sadot pa pirkstiem atsevišķos gadījumus, ja pārāk autorīgiem tirgus ekonomikas saimnieciskās dzīves dalībniekiem. Arī šis otrs, tas ir svēts valsts pienākums to darīt. Vai reāli dzīvē tik skaisti notiek? Ja? Varam strīdēties, varam diskutēt. Ir daudz piemēru, ja, es teicu 2 minējus, ja, par to stūrēšanu. Man liekas, visizteiktāk, to mēs redzam Francijas pēckara attīstībā, kad indikatīvā plānošana par 5 gadu periodiem, 5 gadi pēc 5 gadus, ja, Francija attīstījās no salīdzinoši atpalikušas valsts līdz šodienas modernai industriāli attīstītai lielvalstī ar saviem kodolu ieročiem. Par to, ka valsts ir jābūt nomodā, lai sabalansētu privātās sautīgās intereses. Es domāju, ka šodien vai varbūt mazāk, bet ja mēs vēl 10-20 gadus atpakaļ paskatītos uz tā laika Zviedriju, kur 44 gadus nepārtraukti pie varas bija viena tā pati partijas, sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Tad tur šis, kā lai saka, tās sautīgās ekonomiskās intereses, tā privātā kapitāla aukatība, manuprāt, tika turēta rāmjos. Un to, es domāju, vēl šodien jūs varat arī šodien arī braukt paskatīties, ja kā dzīvo Zviedru sabiedrība. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Vai es jau nedzīvo tā arī? Vai es jau nav tik tā labi, jā, pareizi, jūs ir taisnība. Tātad, ekonomiskajā teorijā daudz par šiem jautājumiem arī valsts šķēp no antīkās sabiedrības laikiem, ja? Ksenofons pirmais ir definējis šo vārdu ekonomiku, ja? Un man vairāk šajā gadījumā patīk Aristoteļa doma, ja? Ka, lūk, ir 2 veida saimnieciskās darbības. Jā, cilvēks ir ikdienas dzīvē virza saimnieciskās, ekonomiskās intereses. Taču viena lieta ir, ja? To, ko arī Aristoteles atzīst, kā ekonomika. Tās ir cilvēku darbošanās apmierināt savas vajadzības. Un ir otrs.
saimnieciskās darbošanās veids ir pareizi, ko Aristoteles nosauc par hrenatistiku. Tātad saimnieciskā darbība, kuras mērķis ir nevis apvienot savus vajadzības, gan kļūt bagātam. Pie kam? Jebkuriem līdzekļiem. Tieši tāpēc to Aristoteles uzskatīja par nosodām, nīcinām rīcību, jo bagātības gūšanai nekad nebūs gan. Nu, ko mēs redzam, ja, ka no šī te sākuma, ja, ir aizgājis saimnieciskās darbības virziens un caur gadu simtiņiem mēs redzam brīnišķīgus sasniegumus, un ir otrs virziens, hrenatistikas virziens, kas ir novedis pie finanšu piramīdām šodien, ja, pie tādas, jau nebija tikai lielo depresiju, ja tā, godīgi sakot, arī, manuprāt, bija finanšu kapitāla izraisība. Nu, pēdējā šī krīze, par ko profesor Dola Bergo runāja, arī tipiski finanšu kapitāla izraisīta krīze. Nezinu, vai pamanījāt, bet neatkarīgi avīzē bija ļoti aidara recenzija par šo mūsu patreizējā pāvestu, ja, Franciska apustilisko pamudinājumu, Evangēlijā Gaudium, kurā ir starp citu šādi vārdi. Kā pāvests saka, ja? Augatībai pēc varas un bagātības labumiem nav robežu. Šī sistēma cenšas noslaucīt no ceļa jebko, kas traucē palielināt peļņu. Un redziet, cik simboliski, ja, kad Latvijā šo pamudinājumu evangēlisko nodeva Liepājas bīskapam kādā dienā, 24. novembrī 13. gada. Tas ir dienā, kad Latvija sēroja uz Ortūdas starpību. Šobrīd daudz pieminēts ir Ādams Smits, lūk, arī es neesmu izvairījies, ja, gribu viņu pieminēt tajā ziņā, ka ne tikai kā elkoņa ekonomikas, ja, piekritējis Smits, bet arī Smitam bija ļoti interesanti kā doma, ka ļoti jau jauki, ja tas tā būtu, ka indivīds darbodamies savu ekonomisko interešu apmierināšanai, vienlaicīgi apmierināt sabiedrības intereses, ja, brīnišķīgi harmonija. Kaut gan arī Ādams Smits neuzskatīja tirgus ekonomiku par perfektu saimniecisko sistēmu un domāja, ka tā būs derīga no kādas 200 gadus vai vairāk. Ja? Politiķi arī pievērsušies krīžu situācijās, tirgus ekonomikas trūkumu ļoti baigai kritizēšanu. Ja? Randers Roosevelts, ja, kuru amerikāņi 4 reiz pārvēlēja prezidenta amatā, 33. gadā savā inaugurācijas runā aicināja ko? Izdzīt finanšu spekulantus no tempļa un atgriezt šo tempļu mūsu vecajiem dieviem. Nepārāk sen, tātad, lūdzu, 2010. gada fórums, Davos fórums. Es biju ļoti pārsteigts, lasot Francijas tagad jau eksprezidenta Nikolā Sarkozy runu. Es nebiju gaidījis tik dzīvu, saturīgu, vērtīgu mūsdienu tirgus ekonomikas analīzi un arī kritiku šajā runā. Un cits starpā Sarkozy kungs saka, ka tirgus tā ir, tirgus ekonomika patreizējā savā veidolā ir ne tikai neracionāla, bet tā ir arī amorāla. Nu, nedomāju, ka būtu slikti atcerēties un bieži atcerēties šo Marksa domu, ja? Piedāvājot kapitālam 10% pēļņas, kapitāls būs rosīgs. Piedāvājot kapitālam 100% pēļņas, kapitāls būs gatavs lauzt sev kaklu. Piedāvājot kapitālam 300% pēļņas, nebūs vairs noziegumu, kur priekšā kapitāls apstāsies. Tātad, tirgus ekonomikā ir kā iecementēti, ja, pretrunīgi sabiedrībai bīstami principi, kas no vienas puses virza ekonomisko progresu, bet no otras puses atdala sabiedrības drošību un rada sociāli sprādzienu bīstamas situācijas. Nu, tad daži tie principi kā ir minēti. Ja? Būt maksimāli pēļņu no ieguldītā kapitāla. Maksimāli pēļņu. Ja? Pēļņas intereses ir egoistisks un sautīgs. Ja? Tas ir tas elkoņa kapitālisms. Ja? Būtībā darbojas sociālais darvinisms, izdzīvo stiprākais, ja, un man nosprauties par vairāk. Ja jūs esat nabaks, tā ir jūsu problēma. It's your own business.
rūpēties par vairākiem saimnes locekļiem, tas nav mūsu biznes. Lūk, tātad šīs privāti kapitalistiskās, egoistiskās, savtīgās peļņas intereses, ja tām netiek likti šķēršļi, ja vismaz necenšamies tās kaut kādā veidā sabalansēt ar visas sabiedrības interesēm, tas var novest pie bēdīgiem rezultātiem. Tirgus ekonomikā vispār, tā skaitā arī Latvijā. Tātad Latvijas valsts ekonomiskā politika, kā jau sākumā teicu, ir izgājusi cauri maldas ceļiem manā izpratnē, ja no 90. gada sākuma, tuvinoties Eiropas Savienībai, sāk arī mūsu ekonomisti, toreiz pie valsts esošie, divas ieskaitot, ja es biju ļoti pārsteigts, 2000. gadā avīzē Diena tika publicēts viņa raksts Latvijas ekonomiskās problēmas īstenās un sadomātās uz kaut kas tamlīdzīgs, kurā Oškums pēkšņi runā par valsts ekonomisko politiku, kad ir jāmācās no Vācijas, no Japānas, ka tās pēckara pirmajās desmitgadēs tik sekmīgi ar valsts ekonomiskās politikas palīdzību pārvarēja lūk kara sekas un tā tālāk. Tātad sākam domāt, tas pirmais virziens, tas ir kā pielicis, ja, kā valstī tomēr ir jāstudē. Nevar laist, kā saka, autopilotu, ja? Lūk, ir daudz kāds pieminētais šodien, ja, ekonomiskais izrāviens, kas parādās mūsu šajā otrajā nacionālās attīstības plānā. Mums parādījās jau jaunā industriālā politika, kuru ministrs Pauļots mums ir atstājis mantojumā, redzēsim, kas ar to notiksies. Bet tādā ziņā ar to kaut kas notiek, ja? Bet ar to otru nekas notiek. Diemžēl. Tātad, manuprāt, Dolkūtas traģēdija bija ļoti skarbs un sāpīgs apēdinājums, ka Latvijas valsts ekonomiskajā politikā ir, lūk, brāķis, ja? Ne. Kaut kas nav nostrādājis, ja? Kā Dāņu princis teica konvencionālā laikā, kaut kas ir satrunējis Dāņu valsti. Kaut kas nestrādā, nav kaut kas tā. Tātad, būvkompānijas, diemžēl, ir pamanījušās ļoti labi iekārtoties, un tās pēc līdz šim ir realizējušas savas ekonomiskās sautīgās intereses. Par sarunātu futbola maču organizēšanu, kā jūs labi ziniet, viek cietumā. Par sarunātu valsts iepirkuma konkursu organizēšanu, diemžēl, vismaz Latvijā cietumā nevar. Es nezinu, vai visi jūs esat, vai pamanījāt, vai arī atcerieties, kā te gāja Nacionālās bibliotekas būvniecības konkursu. Nu, atcerieties. Kad jau bija finiša taisnē, kad faktiski bija jau izraudzīti uzvarētāji, pēkšņi savas pretenzijas pieteica firma Merks, Igauņu kompānija, kurai ir mātes kompānija Merko, un kur iesniedz labāk piedāvāt. Tātad jāatzīst par uzvarētāju ir Merko. Kas notika? Izrādās, ja labi pakaus, ja, un labi dzīvi parūka, tad izrādījās, ka šīs CMX mātes kompānijas Somijā kaut kādu cik tur gadus atpakaļ ir tiesājusies. Un ziniet, tur kaut kas nesmuks ir bijis. Tāpēc ar šādu Merku nedrīkst ielaisties nekādā gadījumā. Un par uzvarētāju atzina tos, kam bija jāuzvar. Lūk, tātad tikai viens paspiedājums, ja? Jūs esat pamanījuši, kas mums būvē lielās būvas, ja? Miljonu projekts. Protams, ka nevienam neienāk prātā, kāpēc mums par uzvarētāju būvkonkursos izraudu tos, kas iesniedz zemākās cenas piedāvājumu. Vai tas būtu loģiskā? Katrā sabiedriskās būvniecības projektā vispirms tiek sastādīts kontrola tāmi. Tātad normāli, cik līdzekļu vajag uzbūvēt, normāli šādi nav teksti. Tad, manuprāt, loģiski būtu par uzvarētāju atzīt to pretendentu, kurš visto kontroli tāmi ir pietuvājies. Nevis to, kas vismazāk, ja, prasa par šo projektu realizāciju. Tātad vai tas ir blefojis, vai arī nāks un pēc tam čīkstēs, ziniet, neparedzēt apstākļi, dodīgs vēl līdzekļus, ar to ir tā maz. Ja? Nu labi. Tātad
Te jau mēs otrajā daļā redzam, tie ir valsts ekonomiskās politikas reāli soļi, reāli rīcība, juridiskie pasākumi, būvniecības likums. Kā tas ir revidēts, ja? Administratīvie pasākumi, valsts būvniecības inspekcijas likvidēšana. Atkal, ar kādu motivāciju, kāpēc, kāds tam ir sekas? Sekas tāds, ka valsts ir pilnīgi izlaidusi kontroli par šo ļoti, starp citu, riska bagātu saimniecības nozari. Ja? Nezinu, kurā vēl saimniecības nozari ir tik augsta riska pakāpe, jo ir tas, kas tiek uzbūvēts, ja? Ne zemestrīces apstākļos sabūt, bet sabūt pats no sevis. Nu, kurš tā tālāk? Tātad ļoti labi mēs to redzam, kā iet ar būvniecības likumu šodien. Ja? Tātad, pirmkārt, tam vajadzēja jau stāties spēkā 1. februārī. Tagad it kā 1. oktobrī. 61 labojums tika iesniegts Saeimas Tautsaimniecības komisijā. 61 labojums. Tātad labojums būtībā ir papildinājums, piebildums. Jā. Tātad no ministru kabineta noteikumiem aizzīmēja, vai to būvniecības likumu varētu ieiet dzīvē. No 21 noteikumu uz doto brīdi 5. Par ko tas liecina? Nu, nevar vienoties, ja? Acīm redzot, vēl joprojām šis lobijs būvniecības ir tik spēcīgs, ja, ka tas var bremzēt šo procesu. Nu, paskatāmies, ja, konkrētāk. Tad ekonomikas ministrija mūsu valstī atbild par būvniecības sektoru. Ja. Esot vajadzīgs, ka vajadzēja būt programma būvniecības nozares attīstīšana. Nu, nav šādas programmas, ja, uz doto brīdi. Vienīgais dokuments, ko var sadeklēt, tas ir pasākumu plāns būvniecības nacionālas programmas īstenošanai. Tur 2007-2012. Pēdējo reizi nopietni vērtēta nozara, tātad ir 2007. gadā. Šobrīd atvainojos 2004. Tātad tas, ko es esmu uzrakstījis, kas strateģiskā plāna atjaunošana, kuru vajadzēja veikt, tas nav noticis, pašreiz nozara dzīvo bez mērķa, bez kompasa un bez kartas. Atcerieties, mums visiem ļoti kaut kā tas tā iedūrs sirdī, sāpīgi bija lasīt Pasaules bankas pētījumu, kurā bija pateicis, ka Latvijā notikusi valsts nozagšana, ka korupcija jau ir pāraugusi jaunā kvalitātē valsts nozagšana. Kas tas ir? Tas ir tad, kad noziedzīgi grupējumi pasūta likumus, Saeima tos apstiprina, un turpmāk jau dzīvo visu pēc likuma, pēc noziedzīgi pieņemtu likumu. Tātad noziedzīgi likumi mēs dzīvojam. Lūk, kāpēc mūsu prezidents Bēziņš uzskatīja, ka traģēdijas izmeklēšana ir jāuztic neitrāliem ārzemju ekspertiem. Acīm redzot, Bēziņš mums labi pazīst. Drēvi, kā mēs dažkārt sakam, ja? Nevar uzticēties. Ne mūsu ierēģiem, kas saistīta ar būvniecību, ne jau mazāk ekspertiem un būvfirmām. Tātad bēdīgi. Un, manuprāt, tas no mans puses varbūt ierosinājums, ka mums tam būvniecības likumam, ka tas beidzot būs gatavs, tam būtu valstī jāatrod līdzekļus, lai nodotu šo likumu neitrālu, ārzemju, speciālus ekspertīzi. Jo man arī tagad nav pilnīgas pārliecības, ka tur nav viss tā, kā vajadzētu būt. Tātad noslēgumā, ja, var runāt par Zeltkunas traģēdiju dažādos aspektos, ja, es runāju, es piedāvāju dzīvības. Tas ir apliecinājums un sekas tam, kas notiek, ja valsts neveic savus pienākumus. Izlaiž no kontrolas to, ka tu īstā brīdī nesadot par pirkstiem pārāk sautīgiem, pārāk kvalitatīgiem tirgus ekonomikas spēkiem. Paldies!